Labdien! Pirmkārt, milzīgs paldies Latvijas pastam par atsaucību, realizēt šo ideju. Un tik tiešām, manuprāt, pasts un enerģētika šodien ir sasējušies kopā labā sinhronā darbā. Jo gan pasts vēsturiski ir savienojis sabiedrības, valstis, tautas, tā arī elektrība mūsdienās ir savienojusi ar vien vairāk sabiedrības un valstis. Un šobrīd mēs esam sinhronizējušies ar kontinentālo Eiropu, bet Latvijas loma tajā ir arī bijusi ārkārtīgi izšķiroša. Tā kā Latvija vienmēr ir bijis centrs un arī šī ideja par pastmarku tapa šeit, Latvijā, un Latvijas pasts tālāk to aiznesa pie saviem partneriem Igaunijā, Lietuvā, un arī mākslinieks mums ir no Latvijas. Tā kā mēs arī šajā projektā esam bijuši tas virzošais, vadošais spēks, kas ir apvienojis 3 Baltijas valstis. Un, manuprāt, šī ir tā galvenā stratēģija mums, gan ko paņemt no pagātnes šodien un arī nākotnē, domājot, kā mēs varam kļūt stiprāki šeit, Baltijā, bet stiprāk arī vienotā kopīgā Eiropā, jo tikai ar kopīgu vienotu Baltijas pozīciju, vienotu kopīgu Baltijas nostāju mēs varam iegūt ar vien vairāk. Un viens piemērs jau ir iezīmējies pavisam skaidrā nākotnē. Tagad pēc sinhronizācijas nākamais lielais uzdevums ir stiprināt mūsu enerģētisko drošību.